Esiet sveicināti, ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Un šodienas stāsts tātad par konkurentiem. Vai pētīt konkurentus, cik daudz pētīt konkurentus, cik daudz tajā iedziļināties un kā tas tev palīdzēs tava biznesa izaugsmē un attīstībā. Un ļaujiet man pateikt caur konkrētu piemēru un konkrētu stāstu, kas var būt tātad ļoti vērtīgs un ļoti palīdzošs, lai saprastu, kā tas darbojas arī biznesa vidē un biznesa realitātē. Pirmām kārtām, tas, par ko mēs runājam arī personīgajā izaugsmē vienmēr. Ja tu vēlies veselīgu pašvērtējumu, veselīgi justies ar sevi, dzīvot kvalitatīvi, tad pirmais, kas tev ir jāizdara, tev ir jāpārstāj sevi salīdzināt ar citiem. Ja? Tātad tu skaties uz sevi, uz savu progresu, uz savu izaugsmi, uz to, ko tu jau paveici, to, ko tu izdarīji, to, kas tu esi savā unikālajā personībā un savā būtībā. Tātad tu salīdzini sevi ar sevi. Nu, lūk, un tad, kad ieslēdzās bizness, tad, kad sāk veidoties biznesa attīstība un tad, kad tā turpinās, ko cilvēki dara? Cilvēki sāk salīdzināt atkal savu biznesu ar citiem biznesiem. Es nekad neesmu veikusi konkurentu izpēti. Es nekad neesmu veikusi salīdzināšanu. Jā, es esmu skatījusies uz citiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar līdzīgām lietām, lai paskatītos, kā viņi sevi pasniedz, kā viņi sevi pozicionē, tā teikt, ieskatītos, paņemt kaut kādas idejas priekš sevis. Ļoti reti dažkārt es to izdaru, tā teikt, lai iedvesmotu sevi. Tas arī viss. Man tam nav laika, man tam nav enerģijas, man par to nav intereses. Un šajā video es pastāstīšu, kāpēc caur konkrētu piemēru no dzīves. Pirms tam piesakojam manam profilam, ieliekam laiku šim video un klausamies līdz galam. Tātad, vakar es biju braukāties ar supiem. Un tātad iebraucot tālāk ūdenī, senāk, ka tur bija tāds tā kā līkums, kuram ir jābrauc apkārt. Apbraukt apkārt bija ļoti viegli, jo vējš bija tajā virzienā, viss bija lieliski, viss bija izcili. Un tad pēkšņi bija jātiek atpakaļ, tātad no punkta B uz punktu A atpakaļ, kur sups ir jānodod atpakaļ vietā. Un jābrauc bija pret vēju, kas, protams, ir daudz grūtāk. Lūk, un tajā brīdī, kad es airējos, manā prātā ir tikai viens. Es sev priekšā redzu punktu B. Jeb šajā gadījumā A, ja, tātad sākuma punktu, no kurienes atbrauc. Redzu punktu A. Es zinu, kur man ir jānokļūst. Es visu laiku paturu to prātā. Es domāju par galamērķi un domāju par rezultātu. Es domāju, kā man tur ir jāpienāk. Un šo sapratīs arī visi, kas iespējams nodarbojas sportu, piedalās kaut kādās sacensībās vai kaut kas tāds, ja? Kā darbojās šis salīdzināšanas princips. Attiecīgi, mans uzdevums ir tikt uz priekšu. Nonākt punktā A, kuru es ļoti labi zinu, redzu savā prātā. Tas ir stāsts arī ar domāšanu un mindset. Ja, ka tu vienmēr atceries savu mērķi. Es vienmēr uzsveru. Visās konsultācijās tu zini, atceries savu mērķi. Tīklīdz tu zaudē fokusu, viss apstājas un beidzas. Tātad vai nu tu sāc skatīties atpakaļ? Cik tālu jau ir nopeldēts? Cik tālu jau ir nobraukts? Jā, dažkārt ir forši. Bet ilgi tu nevar to darīt, jo tev ir jāskatās uz priekšu, ja tu vēlies nonākt galpunktā. Vai arī tātad šeit es sāku skatīties apkārt uz citiem cilvēkiem, ja, reāli uz 1 minūtīti. Jo arī citi airējās pret to pašu vēju un mēģina nonākt tajā pašā punktā A, tātad finišā. Visiem ir savi mērķi un visi mēģina tur nonākt. Plus mīnus visiem ir līdzīgi arī biznesā. Ja, vairāk klientu, augstāka peļņa, bla, bla, bla un tā tālāk. Tīklīdz tu sāc skatīties apkārt, reku, kur tās ir nonācis, kur vēl tās ir nonācis, bāc, un tas ir man priekšā. Tu sāc sev pārmest, tu sāc sevi kritizēt. Jā,
Tu skaties, kā viņiem iet, ko viņi dara. Tu sāc grozīties pa malām, fokus no mērķa zūd. Samazinās ātrums, samazinās kvalitāte. Tu sāc domāt par to, par ko tev nav jādomā. Tu tērē savu enerģiju uz to, kas pilnīgi nav vajadzīgs. Jā, tieši tāpatās, kā pieņemsim arī citās lietās, nezinu, mašīnā braucot pie stūras. Ja? Tev ir jāskatās uz ceļu, uz priekšu. Nevis jāraustās pa malām. Ir lielāka iespējamība, ja? Kā tu norausi nost no ceļa. Tāpēc tev ir jādomā par finišu, jādomā par mērķi un jādomā, kā maksimāli veiksmīgi virzīties uz priekšu un izdarīt labāko, ko tu vari izdarīt. Jā? Ok, tā, tad pieņemsim, tev ir nepieciešams jaunas zināšanas, jaunas prasmes, protams, vienmēr ir vajadzīgas. Tu ņem pauzi, ej apgūsti, zini, mācies, un tad tās pielieto. Mācies no labākajiem, iegūsti, un tad tās pielieto savā ikdienā, tātad tajā, ko tu dari, un tad tas darbojās. Nevis esot procesā, esot trasē, gonkā, kur tev ir jāiet uz finišu, tu sāc domāt, analizēt, skatīties uz citiem un automātiski tas notiekās pārmest sev par to, kas netiek līdzi. Dodos priekš pārāk lēni, man tur kaut kas neizdodas, reku, tam tur kaut kas tas ir labāks, tam vēl kaut kas ir labāks. Sākas automātiski iekšējie pārmetumi. Jebkuri iekšējie pārmetumi ir šāviens sev kājā. Tu sāc slīgt. Tieši tā tas darbojās. Tas pats notiek biznesā ar konkurentiem. Es domāju, jūs ļoti labi jau sapratāt, par ko ir stāsts. Ja? Caur šo te salīdzinājumu. Tas pats notiek biznesā. Tiklīdz tu sāc skatīties apkārt, kā kuram iet, kas kuram darbojās, kas kuram tur izdodās, kas viņiem labāk sanāk par tevi, tu sāc sevi salīdzināt, tavs bizness sāk grimt. Jo tavs uzmanības fokus ir nevis uz mērķi, bet uz to, ko dara citi. Tu zaudē automātiski. Lūk, arī stāsti par konkurentiem, par konkurentu salīdzināšanu. Domā par sevi, domā par saviem klientiem, domā par savu biznesu, domā par saviem mērķiem un dari maksimāli labāko, ko tu vari izdarīt. Tas ir viss, kas tev ir jādara, ja tu vēlies veiksmīgi attīstīties biznesā. Tas ir pats svarīgākais, pats pamats. Neskaties apkārt, skaties uz sevi un skaties uz tiem, ar ko tu strādā, uz saviem klientiem. Viņi tev palīdzēs augt vislabāk, visātrāk, visefektīvāk. Tieši no tā tu vari darīt secinājumus, tieši atsparoties no tā, tu vari iet uz priekšu un iet tālāk. Tā kā, lai veiksmīgi sasniegumi, paturam prātā mērķi, uz ko tu ej un ko tu dari, pārstāj sevi salīdzināt ar citiem un ej līdz galam. Lai jums izdodās. Piesako, komentē, tiekamies citos video.